Ne tikai indivīdiem ir atmiņa, bet arī kolektīviem. Vai precīzāk sakot, sociālajām grupām, lielām un mazām sociālajām grupām ir sava vēsturiskā pieredze, kurai šī sociālā grupa piešķir noteiktu vērtību, izveido rituālus, atceras kalendārus, bet galvenā jau ir šī vērtību sistēma, jo kolektīvai atmiņai ir jākalpo kā morālajam orientierim nākamajā laika posmā, kādā veidā mēs dzīvojam tālāk. Vienkāršot es teiktu, lai neiekūtos vēstures ķibelēs atpakaļ. Traumas iedziens nāk no psihoanalīzes. Tad, kā cilvēki tiek galā ar savām neirozēm un ar savu traumatisko pieredzi un tā tālāk, taču šeit ir tas mēģinājums pateikt, ka sabiedrībā pārdarījums var tikt arī uztverts kā nevis tikai vienam individam nodarīts pāri, bet ka lielā mērā pārdarījums var tikt uztverts arī, ka ir nodarīts grupai pāri vai nācijai. Piemēram, latvieši tika izsūtīti, ja, un ir netaisnība nodarīta un nav bijis taisnīgs sods tiem, kas nodarīja pāri, un šī sajūta par pārdarījumu un vēsturisku netaisnīgumu, kam nav bijis kaut kāds loģisks noslēgums, kas visu laiku reproducējas un tiek atjaunots, tas uztur šo kolektīvās traumas apziņu. Ja? Mēs runājam tiešām šajā gadījumā par apziņas formu, kā tu domā par sevi kā grupu. Trauma parasti nodara situācijas, kad tiek pārkāpti tie humānie orientieri, morālās normas. Tad, kad nākās dzīvot pret šo savu cilvēcisko būtību, pakļauties, pretoties, nogalināt. Un tāpēc arī tas nākamais posms, Otrais pasaules karš, holokausts, Padomju Savienības veiktās represijas, šo lielo sociālo grupu, man ir jārunā gan par nāciju, gan par Austrumeiropu kopumā, noved situācijā, kad šis morālais fundaments, kas ir cilvēka būtības pamatā, vienkārši pazūd. Un tad ir jādzīvo tālāk, meklējot noteiktas varbūt dzīves darbības iespējas. Un nesot līdzi sev šo pagātni. Pirmais parasti posms ir aizmiršana vai amnēzija, kas iestājās pēc traumas. Un, piemēram, holokausta vēsture tāpēc ir ļoti labs piemērs, jo holokausts kā tēma vispār akadēmiskajā zinātnē sāka ienākt tikai 60. gadu beigās. Tātad bija jāpaiet vairāk nekā 20 gadiem. Un pēc tam 70. gados šī tēma nonāk populārajā kultūrā. Un ar Holivudas un televīzijas seriālu starpniecību par holokaustu var sākt runāt ikdienas līmenī. Bet Padomju Savienības pastāvēšanas laikā ir šī piespiestā amnēzija, jo vara ļauj atcerēties tikai to, ko tā akceptē. Par pārējās šīs noklusēto tēmu izvirzīšanas publiskajā telpā tāpat tās draudz sods, vai darbojās tā inerce, proti bailes no soda. Un tāpēc Svetlanas Aleksejevičas darbības sākums 70. gadu beigās, 80. gadu sākumā ir ārkārtīgi svarīgs, jo viņa pati arī piederēdama cilvēkiem, kuriem karš stāv blakus, viņas vecāki ir pieredzējuši karu, tēvs ir bijis karā, viņa pati ir dzimuši 1948. gadā, 3 gadus pēc kara. Viņa ir tikai dažus gadus vecāka par tiem bērniem, kur bija karā reāli, kas to redzēja. Un tāpēc arī viņa pati raksta, ka viņai pieaugot, viņai bija tā sajūta, ka nav patiesības. Jautājums ir, kā atrast patiesību, jo redz, turpat esot mājās vai sēžot uz soliņa kopā ar kaimiņienēm, viņai ir viena patiesība. Un tad, kad aiziet uz skolu vai atver avīzes, ir cita patiesība. Un tāpēc ir šobrīd augsti novērtētais un pelnīti novērtētais viņas veikums, proti paņemt to brīdi šo pieejamo magnetofonu un doties intervēt karā bijušās sievietes un piespiest. Un tas ir galvenais, piespiest viņas runāt.
Un turklāt, tad, kad viņas runā par karu, viņas ir tādas, būtu jālieto šāds vārds, viņas ir normāls tantes, viņas ir, teiksim, manā vecumā patreiz, ja, tad viņas vēl ir darbspējīgas sievietes. Šobrīd mēs nevaram vairs atrast kara veterānes. Un šīs sievietes, ka, ja mēs skatāmies šos dokumentālos kadrus, tās ir parastas sievietes, pārsvarā ar padomu frizētavā izveidotās ķīmisko ilgviņu frizūrām, vai nu sarafānos un blūzītēs. Un tad šīs sievietes, kas ir tā kā normālas sievietes, tas ir viņas fenomens, viņi piespiež viņas pateikt to, kas nav padomu publiskajā telpā, un piespiest viņas runāt, jo karš nav sievietes pieredze. Jo Padomju Savienība ar sievietēm rīkojas pavisam vienkārši. 1945. gadā PSRS augstākais padomus priekšsēdētājs Mihāls Kaļiņins izdod tādu kā rīkojumu vai saka runu, sieviešu kara pieredzi mēs noliekam malā. Mēs par to nerunājam, un tātad kara varoņu darbs pieder maskulīnajai kultūrai. Tā viņš nesaka, bet tāda ir tās runas būtība. Tāpēc, kad ir totalitārisms, un totalitārisms pēc būtības ir patriarchālās sistēmas atbilstoši savam laikam politiskais izpildījums. Ir tāds pat jēdziens kolektīvās atmiņas pētniecībā, kā angliski, es viņu latviski saukšu kā upuru nacionālisms, victimhood nationalism, kas ir balstīts lielā mērā tā saliedētība balstās tajā apziņā, ka tu esi upuris. Nevis kā uzvarētājs, kā teiksim, citām nācijām tas varbūt ir raksturīgi, bet ka tieši upuris. Un tas nav galīgi ne Latvijas parādība, Japānā, kurai tika uzmestas 2 atombumbas un vēl citur, kura caur to upura nacionālismu tu vari arī kaut kādā veidā, tas gan es nevēlu paralēlis tik daudz ar Latviju, bet arī aizslaucīt projām savu agresīvo pagātni. Šīs 700 verdzības gadi, kas kaut kur arī caur Merķeli ir ienākusi iekšā šeit un turpinājusies un dažādos ideoloģiskos diskursos ir atražota, un droši vien, ja mēs paskatītos arī 90. gadus pēc neatkarības atjaunošanas, atrastu šos te stāstus par to, kā latvieši ir dzīvojuši 700 verdzības gadus, vai varbūt tieši, kad tika atgūta neatkarība. Respektīvi, ka viņu ir ērti eksploatēt šādas vecas, teiksim, gatavas interpretīvas schēmas, kas balstās šajā upura identitātē un šajā traumatiskajā iztēlē grupas vai nācijas traumatiskajā iztēlē. Un ar to kolektīvu atmiņu diezgan viegli var manipulēt. Es speciāli tā arī papētīju, pašķirstīju avīzes. 90. gados ir kāda kolektīva atmiņa? 750 gadi vācu jūga. Un tad pēkšņi kaut kur pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, kā tad? Pie vāciešiem mēs tagad ejam, kāds jūgs vajag mainīt. Man cerās, pat Pabrikam bija tāds ievadraksts dienā, kur viņš skaidri arī saka, ka jāmaina šīs attieksmes. Tad tas pazuda izteiciens kaut kur 2001, 2002. gadā, un tad pakāpeniski, bet stingrāk ieskanējās okupācijas vārds kaut kur tikai 2010. 11. gadā. Līdz tam brīdim tas nebija noteicošais. Bet šeit uz vietas, protams, tas ir deportācijas, cilvēku deportācijas, un tur ir šī traumatiskajā pieredzē turklāt ir ļoti daudz aculiecinieku, kurus mērķtiecīgu gadu desmitiem, kuru balss tiek apspiestas padomu laikā, un tā, ka viņas nāk ārā, tad jau varbūt ir cits laikmets, cita paudze, un to pieredzi vairs līdz galam nevar saprast. Varbūt simptomātiski, ka mums tikai pirms nesena laika tika pirmā mākslas filma uztaisīta par deportācijām. Tā kā, kaut kāds ar to mākslas valodu tikai nesen salīdzinoši ir mēģināts apiekt šīs te patiesībā jau, 70 vairāk gadus senas vēsturiskas epizodes. Traumatiskā pieredze ļoti saliedējuši spēki. Mēs paskatāmies tās fotogrāfijas. Tur 100 000 iet manifestācijā 89. gadā, 88. gadā, kad piemin, piemēram, deportācijas. Ja, kādā veidā tas spēj mobilizēt cilvēkus. Un tas, ko Asman tieši uzsver, ka ir svarīgi meklēt tos jaunos punktus, jo katrai paudzei pirmkārt veidojas citādāka valoda, citādāks varbūt arī atskaites punkti, kopā ar visu pārējo attīstību vai attīstību vai izmaiņām sabiedrībā. Un tam līdzi ir jāsako arī jaunām iespējām veidot šo dialogu, jo tu uz vecā dialoga rāmja tu nevarēsi jaunai paudzei radīt interesi par to pagātnes
aizgājušo posmu. Tāpēc arī te stāsts, piemēram, par deportācijām. Mēs savulaik uzrakstījām grāmatiņu par šīs deportāciju piemiņas tradīcijas ilgtspēju Latvijā, un tieši izvirzījām šo kā vienu no galvenajām problēmām, to, ko mēs analizējot dažādas interešu grupas, kas ir iesaistītas, tur represēto apvienību un visu, ka tu nevari nākamajām paudzēm nodot tālāk šo mantojumu, ko mēs tā kā morāli grāmatā uzskatījām, ka viņš ir jāsaglabā. Ka, ja tu turpini tajā pašā valodā ar tādiem pašiem līdzekļiem, kā, piemēram, tu biji pieredzis 90. gados, vai kā tu biji pieredzis kā viens no deportāciju upuriem runāt, tad aculiecinieku perspektīva, bet ka tu arī ieliec tēmas, kas varbūt ir neērtas, ja? Ne tikai, ka mēs visi cietām, bet arī, kas ir vēl patiesībā fantastiski neredzama tēma, bija jau arī tie, kas glāba. Starp citu, mēs runājam par ebreju glābējiem bieži, bet bija tie, kas mēģināja paziņot, paglābt, aizskrēja mežos kāds, kurš bija ielikts tajos sarakstos un tam līdzīgi. Tā kā vēl ir šis vēl viens moments, jo mums tā trauma ir tik liela, ka mēs ir grūti tā smagumu ieraudzīt vēl šos te paralēlos stāstus, kas paplašina un iedod citu dialoga dimensiju. Pēkšņi mēs sākam stāstīt visi cilvēki, un tas ir tāpēc ļoti svarīgi. Ja cilvēki stāsta, kur mums vienkārši varbūt sākumā šķiet, nē, tas nevar būt, tas ir pārāk vaiprātīgi, nē, mēs to tad tomēr saņemties un tā kā, nē, es paklausīšos. Jo tas var atsekt un iedrošināt arī citus runāt par to. Jo, protams, un tā tad ir tā ebreju pieredze, tad mums būs jārunā par homoseksuālu cilvēku pieredzi, par sieviešu pieredzi, par ievainot cilvēku pieredzi, par garīgu cilvēku pieredzi. Un, protams, ka tas nav tikai Latvijai. Mēs neesam tikai upuri. Protams, ka mēs esam arī par izsūtīto pieredzi, arī par izsūtītāju pieredzi, arī par to varmāku pieredzi un kā viņiem pēc tam bija dzīvot, kā viņi ar to tika galā. Un par dažādām lietām, un visi šie stāsti ir vajadzīgi un būtiski. Jā, un tas ir arī tas, ka tas iemesls, ka man liekas, ka tie stāstu kaut kāda viena valdošā stāsta uzspiešana un citu atspiešana ir, diemžēl, tas iemesls, kāpēc mēs joprojām esam tajā problemātiskajā struktūrā, kurā pēkšņi ir iespējami kaut kādi, kurā 90. gados ir iespējama Bosnijas izvarošanas nometnes, vai Ruandā ir iespējams genocīds, vai pie mums ir iespējama homofobija šādā veidā, kāda viņa ir. Un tas ir caur tiem stāstiem un caur stāstu pieņemšanu, un dažādu stāstu pieņemšanu, mēs varam tomēr, man liekas, tapt dziedināti, kaut kā iet uz to vienlīdzīgāku un veselāku sabiedrību. Jā. Vienā brīdī vienkārši radīsies dabas jautājums, bet kāpēc neviens par to nerunā? Un mans vecais tēvs, mana vecā māte varbūt tur ir kaut kur cietusi, bet vispār neviens to nav atzinis. Tas ir arī padomju laikā jau mēģināja vairākas desmitgadus nerunāt par deportācijām. Bet 80. gados tas nāca ar tādu vilni atpakaļ, tā kā neviena traumatiska pieredze ne ar nevienu likumu nav nekādā veidā izdzēšana. Tad tev ir jānogalina bez mazai visa šī grupa, un pat arī tad nevarēs, jo to no ārpus kāds vienmēr atgādinās. Tā kā vienīgais veids, kā pārvarēt vai tikt galā, ir censties pirmkārt maksimāli daudzbalsīgi, tajā ziņā, ka ielaižot visus iespējamos dalībniekus šīs traumatiskās pieredzes iekšā kopējā sarunu telpā, mēģināt runāt par šo pieredzi, jo te ir atkal paralēls ar personisko traumu, ka līdz ko tu artikulē pārdarījumu un esi spējīgs par to runāt, tas ir pirmais solis ceļā uz šīs traumas sadziedēšanu. Taču kolektīvā līmenī, protams, arī ir svarīga paša pārdarītāja rīcība. Tad nāk iekšā tā taisnīguma dimensija. Jo, ja tu neredzi, ka kāds nožēlo savu pārdarījumu,
tad tas potenciāli var kļūt par avotu, lai atkal šo traumu atražotu. Un tas ir stāsts, protams, arī atkal atgriežoties pie deportācijām, kāpēc mums ir viena sabiedrības daļa, kas patiesībā pietiekoši pamatots saka, bet kur ir otrā Nīrnberga? Kāpēc mums bija holokausta kontekstā Nīrnbergas tribunāls, kur tika notiesāti visi nacismu noziegumu galvenie pastrādātāji, bet nekas tam līdzīgs nav bijis komunismu noziegumu kontekstā. Ja? Un tā var būt, starp citu, iedvesmojušas politiķu runas, var būt veids, kā iet soli pa solim uz priekšu šajā traumatiskās pieredzes pārvarēšanā, bet neaizmiršanā. Pārvarēšana nekad nav aizmiršana. Tā ir vienkārši, ka tu pieņem to kā daļu un tu neapspiedi, tu nerepresē sevī šo te pārdarījumu, bet tu to pieņem un ar cieņu un godu nes tālāk. Un atdod godu arī tiem, kas ir cietuši. Nu, lūk, un tad nāk tā lielā maģiskā mākslas roka iekšā, kas var vienmēr pavērt tādus horizontus, kā neviena cita izteiksmes un iztēles forma īsti nespēja. Un ar mākslu plašākajā nozīmē arī mūzika, kas var būt ļoti spēcīga pareizi daudzos veidos. Tā kā nākot iekšā mākslas valodai, tā var izraut ārā to traumatisko pieredzi no kaut kādas pašpietiekamības, cik labi, ka mēs esam, ne cik labi, ne, bet cik ērti ir būt upurim, ja? Bet ka tu vari mēģināt parādīt gan to upuru daudzveidību, gan to, ka ir iespējams arī atzimt, ka pārdarījums nenozīmē punktu tavai kaut kādai dzīvei, bet ka ir iespējams arī atzimt. Nevienas traumas pārvarēšana nav kaut kas šitāds. Teiksim, tā mākslas valoda var ļoti daudz tādus horizontus iedot, kurus tu nevari pilnībā nevienot kā neviena cita izpausmes veida dabūt. Māksla tieši, māksla šajā gadījumā runā plašā nozīmē māksla kā kultūra, tas arī, protams, attiecās uz teātri, uz kino, literatūru. Tā, atkal, negribas tādas vārdu uzdevums, bet tās spēks ir atklāt šos dažādos slāņus. Un reizē runāt varbūt par kolektīvo, runāt par individuālo vai par nācijas vēsturi, runāt par mikrovēsturēm un otrādāk, ar kaut kādiem ļoti šādiem tādiem miniatūriem stāstiem atsek tādus daudz plašākus slāņus un nozīmes. Šeit stāstā, piemēram, par Baņutu. Man ļoti liekas svarīgi šis stāsts par sievieti, jo bieži vien mēs par vēsturi runājam caur vīriešu skatu punktu. Un patiesībā šis sieviešu stāsti ir vai nu izslēgti, vai viņi ir margināli. Mēs no vienas puses varam runāt par sievietes, un pat nerunājot ar tādu feministisku pozīciju, vienkārši kaut kā visam tādu plaši lūkojoties. Mēs vienmēr vēsturi apgūstam ar tiem varoņu stāstiem, bet patiesībā tur ir ārkārtīgi daudz, kas izslēgts. Bet vispār es saprotu, par ko runā opera, par šo citu. Arī mūsu valstī mēs vienmēr labprātāk šo citu izslēgtu, vienalga vai runa, piemēram, par krievvalodīgo sabiedrību, vai, piemēram, par arī attiecībos pagātni, piemēram, par šim minoritāšu vēsturi, kur, patiesībā, tā ir Latvijas sabiedrība ir bijusi ārkārtīgi daudz multikulturāla, ir ļoti daudz un dažādas šīs sabiedrības grupas, kas ir veidojušas mūsu nācijas vēsturi, bet kaut kā mēs caur šo nacionālo stāstu viņus aizmirstam, apzināti aizmirstam, nevēlamies par to runāt, domāt. Un mākslas kultūras šita spēks ir runāt arī par tām izslēgtajām, marginalizētajām tēmām, manuprāt. Kultūras studijas mums tomēr māca, ka mēs visu neatceramies, mēs konstruējam to prātā, un arī mākslinieki konstruē prātā. Un šajās konstrukcijās uzslāņojas arī individuālā pieredze, tad ceļš arī uz psihoanalīzi. Un neirobioloģija tagad arī parāda, ka smadzenes strādā, tas gan bērnības atmiņas, gan vēlākās dzīves atmiņas, zemapziņā noslāņojās tajā zemgarozes slānī un automātiski kaut kur izlec, asociācija rodās un tas virza mūsu uzvedību, paši nesaprot, kāpēc tā uzvedās. Garš ievads bija tagad pie lietas. Tad, kad latvieši saka, un jūs arī minējat to vārdu trauma, traumas pārdzīvošana, un trauma jau arī tiek konstruēta nereti, un kultūra to arī dara.